Labdien! Es gribētu šodien paskaidrot jēdzienu vertebrologs. Bieži vien gan man pacienti jautā, gan arī pacienti tiek sūtīti pie mistiska ārsta vertebrologa. Ja mēs paskatāmies lielāko daļu valstu un ārstu specialitātes, tad tādas nosaukuma kā vertebrologs starp ārstiem speciālistiem nav. Ir ginekologi, ir ortopēdi, ir neiroķirurgi, ir daudz citi ārsti, bet vertebrologu nav. Kas tad vertebrologs tāds īsti ir? Vertebrologs pēc būtības ir ārsts, kas specializējas mugurkaula ķirurģisko slimību ārstēšanā. Tātad tas ir mugurkaula ķirurgs. Un par mugurkaula ķirurgiem kļūst ārsti no divām faktiski nometnēm. Tātad tie ir neiroķirurgi, kas specializējās mugurkaula ķirurģijā. Tātad viņiem ir pamats sevi dēvēt par vertebrologiem. Un arī traumatologi, ortopēdi, kas specializējās tieši mugurkaula ķirurģisko slimību ārstēšanā, var saukt sevi par vertebrologiem. Tātad, kad pacientu vai kāds jums saka, ka jums vajag griezties pie vertebrologa, tad tas nozīmē, ka vajag griezties pie mugurkaula ķirurga pēc būtības. Bet mugurkaula ķirurgs var būt pēc savas pamatizglītības kā neiroķirurgs, tā arī traumatologs, ortopēds. Papildus varu paskaidrot, ko tad nozīmē vārds vertebrologs. Tātad tāds samērā jocīgs vārds. Šis te vārds vertebrologs ir nācis no latīņu valodas columna vertebralis, kas nozīmē mugurkauls. Un tātad vārds vertebrologs pēc būtības nozīmē mugurkaula ārsts.